Mēs esam grupa Viedais fonogrāfs un mēs esam sarakstījuši dziesmas vai dziesmas priekš choreogrāfijām, kuras jūs redzēsiet pēc tam lielajā zālē. Bet ir tā, ka mēs nolēmām šodien jūs iepazīstināt ar savu dairadi, jo pagājušo gadu mēs izdevām savu pirmo mūzikas albumu, un dēļ tā laikam Dats izvēlējās mūsu un Valsts kultūra kapitāla fonds arī finansēja visu ierakstu procesu. Un, mēs jums nospēlēsim no sava pirmā veikuma, no koncerta programmas Viesības, dažas dziesmas, maziņš ieskats, nebūs garš koncerts. Un, ja gadījumā jūs vēlaties, jūs droši varat arī dziedāt līdzi.
Jā, un šis bija veltījums droši vien nākamajai nedēļai, jo tuvojās 11. novembris un arī 18. novembris. Un es paturpināšu mūsu programmu vai koncertu programmu viesības. Parasti, kaut kas fonēdīgi, parasti ir tā, ka sanāk cilvēki viesībās, viņi iedzer kādu medalu, vai ne? Es skatos, vecie kungi saprot, par ko es runāju. Paņem, iedzer kādu medalu, un tad ir ēšana, dzeršana, bet ir arī dziedāšana. Sarunājuši, ka nākamo dziesmu ja jūs atpazīsiet vārdus, tad jūs dosiet mums līdzi dziedāsiet. Sarunāts? Es nedzirdu. Sarunāts? Tādi labi. Te kāds opis starp jums visiem ir, vai nav? Ko?
Mums uz skatuves ir 2 opi, Andris un es. Te ir kāds paceļ rokas, pālāči, te taču pilns ar mazbērniem droši vien. Un tagad pie tā galda parasti ir tā viesību galda. Pēkšņi pamostās opis, un viņam ir jāizstāsta kāds savs jaunības dienas stāsts. Mēs tūlīt viņu nospēlēsim. Jā, esam nedaudz iesildījušies, un nākamā dziesma Stīvi stāvu sunim aste. Pavisam nesen bija viens tāds liels meža parkā deju uzvedums, un mēs uztaisījām sansoli viši no manas rotaļas, zelta zietiņu un sudraba stīgām. Un mēs kopīgi ar Uģi Prauliņu, ar viņu skaisto ansambli, nospēlējām sekojošo dziesmu. Vai mūsu vidū, starp citu, kāds draunieks ir?
Nav neviena. Viss tad bikli Rīgā te ir. Aizbrauc uz reģioniem, viss ceļās kājās un šaujās un rīktīgas viesības ir. Nu tātad nākamo mēs nospēlēsim Draudnieka, jo viesībās taču jāpieceļās un jāpalepojas ar kaut ko, jāpazīmējas. Tātad būs nākamā dziesma, būs Draudnieka dziesma. Zum, zum. Es biju tīdei namu dārgs, no zola vīnu viš, vitīt manu medu nesa, noliep viņas iediņiem. Meži rūca, meži šnāca, vites gāja kumuriem, man bija tāda liela laime. Vites gāja ozolā, kam der kalni, kam der vēja, kam der zāļi ozolī. Dievam kalni, laimā vēja, vitei zāļi ozolī. Kam der kalni, kam der vēja, kam der zāļi ozolī. Dievam kalni, laimā vēja, vitei zāļi ozolī. Vitei zāļi ozolī. Un visi kopā. Zum, 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 zum. Viti nesa mēdu viņu, ar ozola kanniņā. Nes vitīte domā arī uz tiem mūsu kalniņiem. Maziņš viņa sauc ar viņa, vitīgās ir nesumiņ. Kārva ziedi, liepa ziedi, līdavāja groziņā. Kam der kalni, kam der vēja, kam der zāļi ozolī. Dievam kalni, laimā vēja, vitei zāļi ozolī. Kam der kalni, kam der vēja, kam der zāļi ozolī. Dievam kalni, laimā vējas, vitei zāļi ozolī. Vitei zāļi ozolī. Un tagad tikai dāmas. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Visi kopā tagad, nu, droši! Nu, malacīši, jums labi sanāk! Nu, parasti viesībās ir, it sevišķi kāzās, ir tāds jauno cilvēku lamps, vai ne? Un, nu, pienāk brīdis, tā, ka viņiem arī jāuzrauj kaut kāda dziesma. Mēs tagad pat tikpat, cik mēs tev pozicionējam kā ugunskur roka grupa. Es redzu, ka te ir arī daudz mani vienaudži no
no tiem laikiem, tā, kad mēs staigājām ar gariem matiem, ar grošenēm, ja? No hipiju laikiem. Atceraties, tā taču bija, ja? Džinsās nevarēja staigāt, bet mēs visu to darījām. Nu, tad mēs uzlaidīsim vienu dziesmu no tiem laikiem ar nosaukumu, atkal tautiskā romantisma stilā, Tur aiz upes meitas dziedi. Un jūs dzirdēsiet mūsu jaunās bundzinieces Emīlijas, kurai tikai 18 gadi, bunga solo. Es gribētu, lai jūs to gadām Emīliju, tad, kad viņš spēlē solo, tad jūs atbalstītu. Atcerieties, ko mēs sarunājam! Hei! Labi, jums labi sanāk, droši skatās!
skaistām aplausi Emīlijai. Vētraini aplausi! Un nu pat ir pienācis laiks pēdējai dziesmai, jo es saprotu, ka jūs esat visi nocietušies redzēt to deju koncertu, vai ne? Un tagad šeit ir tik skaļi, ka vairāk neko nevar ne parunāt, bet pēdējo dziesmu, atļausiet pēdējo dziesmu. Drīkst, jā? Arī jūs atļauj, jā?
Liels paldies! Jums muzicēja vokāli instrumentālais tautas mūzikas romantisma ansamblis Viedais fonogrāfs.